Jāatzīst, ka valsts augstākās amatpersonas jau ir paudušas viedokli par situāciju Ukrainā, nosodot šo Krievijas rīcību, kas ir faktiski agresija Ukrainā. Faktiski šis ultimāts, kurš, jāsaka, par laimi netika īstenots, norāda uz tālākiem situācijas eskalācijas draudiem. Šeit ir pilnīgi skaidrs, ka ir jālemj par iespējamām rīcībām no starptautiskās sabiedrības puses, tā skaitā no Eiropas Savienības puses. Faktiski jau rīt arī Eiropas Savienības padomē šis jautājums būs, parīt Eiropas Savienības padomē šis jautājums būs darba kārtībā. Kopumā mēs redzam, ka Krievija īsteno faktiski tādu kara propagandu un balstoties uz šīs kara propagandas mēģina īstenot kaut kādas rīcības. Bet šajā gadījumā šī ir ne ar ko neattaisnota agresija iebrukums kaimiņu valstīm. Starptautiskā sabiedrība pie tā pašreiz strādā, bet primāra atbildība par šo gulstās uz pašas Krievijas pleciem, jo tieši viņi ir radījuši šo situācijas eskalāciju. Es domāju, Latvijai ir jāturpina faktiski tas uzņemtais ārpolitiskais un arī drošības politikas kurs, kas mums ir. Tātad tā ir ciešāka integrācija eiroatlantiskajās struktūrās, un arī šajās struktūrās ir precīzāk jādefinē visi šie drošības nosacījumi, tā skaitā NATO garantijas un visi jautājumi, kas Latvijai ir svarīgi NATO ietvaros. Faktiski mūsu drošības tomēr būtiskākais garants ir mūsu dalība NATO. Pēc manā rīcībā esošās informācijas prezidenta kungs ir atgriezies no atvaļinājuma un faktiski arī ir šīs situācijas risinājuma meklējumos iesaistījies. Valsts augstākās amatpersonas ir kopīgi izplatījušas paziņojumu, kurā ir skaidri paudušas nosodījumu šai Krievijas rīcībai.